ka man tas iekšējais sauciens pēc brīvības, viņš kļuva arvien spēcīgāks. Man liekas, visi mani standarti ir auguši. Ja tu esi izlasījis 50 grāmatas par mārketinga stratēģijām un tu domā, ka tu visu zini, tad lūdzu, kur ir tavs zīmols? Šī tik pelnīt ir ok. Arī Latvijā tas, kādā līmenī tu esi pacēlus savus servisus visā, tu soli pa solim ved to cilvēku cauri procesam, kaut ko tik labi sapliktu, vēl nebija redzējis. Tas ir tā kā 3 reizes tās cenas vērts. Visām pusēm, kā tu saki, tev ir mindsets, tev ir biznesa, tev ir enerģija. Lai tu reāli nopozicionētu sevi un jau sāktu pelnīt ar savu saturu pat bez mājaslapas. Welcome Game Changer podcastu kanālā. Šeit ir visa patiesība par to, kas notiek aiz kadra būvējot personīgo zīmolu, coachinga biznesu un dzīvi, kuru tik ļoti vēlies. Es esmu Diana Kudrjāševa, mindset coach, un pēc vairāku gadu kāpumiem un kritumiem pakalpojumu biznesa veidošanā es vēlos dalīties ar domāšanas un biznesa stratēģijām, kas tev palīdzēs atšķirties no citiem tirgus spēlētājiem, kļūt par savas nozares līderi un veidot to dzīvi un biznesu, kuru tu patiesi vēlies. Ļoti tieši, ļoti atklāti par to, ko citi neuzdrīkstas pat padomāt. Izbaudi šodienas epizodi, klausies līdz galam un saņem dāvanu. Labrīt, labdien, labvakar! Visiem, kas skatās un tie, kas mani nepazīst, es esmu Diana Kudrjāševa, personības un biznesa izaugsmes trenere un palīdzu sievietēm, uzņēmējām celt savu biznesa vērtību un cenu. Un šodien es nebūšu viena. Mums šajā random, spontānajā live būs viesis ļoti kolosāla dāma, jaudīga personība, dalīsies ar savu pieredzes stāstu. Un, kā jau mēs zinām, pieredzes stāsti ir terapeitiski, dziedinoši. Viņi liek mums redzēt, ka var savādāk. Un, protams, ievieš milzīgu ticību. Tā kā Santa, spiežu akse. Yes! Čau, sveika, Diana! Čau, čau, čau! Tā, redzu, dzirdu labi. Super! Ļoti labi, super! Ok, nu ko, ķersimies uzreiz pie lietas. Cilvēki, kas tevi šeit redz pirmo reizi, viņi noteikti grib zināt, kas tu esi par personību, ko tu dari. Un tā tālāk, tā kā brīvi aiziet. Sarunāts. Tātad es esmu Santa Vujčik, un es esmu mārketinga un biznesa attīstības stratēģe, un es palīdzu uzņēmumiem izveidot tādas stratēģijas, kas palīdz viņiem augt. Ja īsāk sakot, ieved viņus tādā viņu jaunajā līmenī. Ok, super. Un zini, par ko es gribu parunāt? Es īstenībā domāju par visu mūsu sadarbības laiku. Kas būtu tāds vērtīgākais priekš cilvēkiem, tā, protams, ir pieredze. Jo skaidrs, ka mēs sev varam smuki nopičot, kāds sapratīs, kāds nesapratīs, kurš ir plus mīnus tēmā, tas saprot, kas nav tēmā, viņam vispār nav skaidrs, pat ja mēs skaidri pasakam. Ja? Bet šeit es tiešām gribu vairāk iedot tādu personisko tavu, varbūt, pieredzi, lai cilvēki redz, kāds ir bijis tavs ceļš. Un tas, ko es redzu, es vienkārši iesākšu, un tu pati izdomāsi, kā to turpināt. Tas, ko es redzu, ka cilvēki ļoti talantīgi, ambiciozi, jaudīgi, kaut kādā savā ekspertīzē, dēļ nesadalītiem resursiem izdeg, un tad viņi grib, piemēram, viņi iet kaut kādās garīgās, trendīgās profesijās. Numeroloģijā, tur astroloģijā, online, domādami, ka tas būs kaut kas viegls, ka viņi tur neizdegs. Ja? Un tad, kad viņi tur aiziet, viņi saskaras ar to, ka tas ir tas pats darbs, un ka tur cilvēki sāk no jauna attīstīt kaut kādas prasmes. Padalies varbūt ar savu redzējumu.
Jā, varbūt kā ir tev bijis, jo tu esi dāma, kas ir aizgājusi no korporatīvās vides vispār, lai jūs visi saprastu, ka Dievs Santa vienkārši pastāsti pati, es gribu vienkārši aizvēršos. Es mēģināšu tā īsti izstāstīt, ko es esmu darījis savā dzīvē, bet jā, tā tad es principā pagājušā gada decembrī aizgāju no savas 13 gadus veiksmīgās korporatīvās karjeras. Lai cilvēki zinātu, es 10 gadus nostrādāju mārketingā, sāku kā praktikants un līdz pat mārketinga vadītājam, un man bija komanda gan Polijā, gan Baltijā, un pēc tam, respektīvi, es izgāju visu mārketinga ceļu. Es strādāju lielā, nav noslēpums, daudz zina, strādāju L'Oreal, lielā korporācijā, ļoti daudz skaistuma. Un tad es nolēmu kaut ko pamainīt savā dzīvē, un es aizgāju strādāt uz Amazon. Amazon ir principā viena no 4 lielajām IT un IT platformu, IT organizācijām, kompānijām pasaulē un vislielākā e-komercijas platforma arī. Lūk, un tur es nostrādāju 3 gadus Eiropas ofisā. Es vadīju, respektīvi, mana pēdējā komanda. Es vadīju vienu no pārdošanas komandām, kur tur bija 10 cilvēki, viņi atradās dažādās Eiropas valstīs, respektīvi, es atrodos Polijā, starp citu. Lūk, tas ir tāds mans korporatīvais īsais ceļš, īsā versija manam ceļam. Pa vidu tam, protams, bija mans ceļš, un es esmu apguvusi, protams, kā komandas līderis, esmu gājis dažādos kursos, mentoringā, coachingā un tam līdzīgi, bet es esmu arī hipnozes speciālists. Tā kā par mani vispār ir tas stāsts, ka man likās, ka viss bizness man ir apnicis, un es tagad tieši darīšu kaut ko citu. Tā kā tas ir par mani. Bet es kamēr es viņām mācījos un gāju tādā savā visā attīstību ceļā un man bija klienti, es sapratu, ka ir kaut kā jāatgriežās, ir jāsaprot, kur ir mans spēks, ko es gribu darīt, un es jau gadiem zināju, ka es gribu sākt savu uzņēmējdarbību. Es arī jau 10 gadus esmu mentore, gan savā augstskolā, gan L'Oreal, gan Amazon. Es biju tā kā augsta potenciāla talantu programmas mentore. Tad šis viss, es tā kā zināju, ka es kaut ko gribu darīt, bet es nezināju, ko. Un ņemot vērā to visu manu pieredzes bagāžu, kas man ir, tad tas bija jautājums, kad es beidzot saņemšos, kad man vai nu viss apniks, vai kad es beidzot izdomāšu, ka es esmu gatava. Un es biju bijusi pie tevis, man šķiet, vairākos mazajos, lielākos kursos jau laika gaitā, un arī citos kursos, tā kā daudz ko es esmu darījusi. Un es zināju tādā brīdī, ka tad, kad es beidzot saņemšos uz šo soli, ka tad es zvanīšu tev. Un, tā arī notika. Jā, man, protams, Amazon kolēģi bija šokā. Viņi bija arī ļoti lepni, kad es viņai pateicu, ka es daru to tāpēc. Jā, un te es esmu. Tas īsais stāsts, bet tu man droši jautāji, jo tu jau zini detaļas, tāpēc, ja es kaut ko izlaidu, tad saki. Nē, kā, tu jau savā stāstā neko nevar izlaist. Jā, tas ir tā kā ir, bet tas, kas vienkārši, es domāju, kas cilvēkiem būtu interesanti, jo redz kā, noteikti ir kāds, kas var justies kaut kā līdzīgi. Ja kurš arī grib iespējams pārmaiņas savā dzīvē, un ko tev tas prasīja, ja, tā kā mentāli pieņemt šādu veidu lēmumu. Ja? Jo, iztēlojamies, arī tas, ko mēs mācāmies gan grupas ietvaros, gan arī vispār, ja, iztēlojamies to cilvēku, to mūsu klientu potenciālo, jo pie tevis arī nāk mentorēties dāmas, kas grib tavus rezultātus. Ja? Jo tu vienmēr, tas ir, man liekas, no Seleka Godas laikiem, tu vienmēr esi kāda punkts B. Tu vienmēr esi kāda vēlamais punkts B. Un tas ir viens no tiem veidiem, kā mēs varam paskatīties uz to savu unikalitāti, ceļu, kuru mēs jau esam izgājuši. Tāpēc, jā, varbūt
pamēģini atcerēties to novembri, decembri, to lēmumu pieņemšanu, jo tas ir nopietns lēmums. Stabils darbs, ļoti paredzamā, kas tur ir nākotnē, viss ļoti labi, stabili ienākumi, stabilitāte, bet nes kāpēc tu pieņēmi pilnīgi nestabilu ceļu. Jā, skaties, tas lēmums nebija tā, novembris un decembris bija tā kulminācija, kad es beidzot, man liekas, sapratu, ka, viss, bet tas viss jau bija malies pa mani jau gadus. Es vienkārši nevarēju nekādā veidā noformulēt, kas būs tas, ko es darīšu. Jo es absolūti biju noniecinājusi savu mārketinga pieredzi. To es uztveru kā pašsaprotamu, tas nav interesanti. Bet tas pats lēmumu pieņemšanas process, es atceros, ka es vasarā, tas ir pirms tā novembra, es pieņēmu lēmumu, es izrēķināju, jo es esmu ļoti racionāls cilvēks, izrēķināju, cik ilgi man vēl ir izdevīgi palikt Amazonā noteikti no tā, ko es zinu, kāda finansiāli tīri, kāda man nāk bonusi, Es izrēķināju, cik man vajadzētu naudas, lai es varētu izdomāt, teiksim tā, pusgadu, vēlams gadu riskēt. Tad es izrēķināju. Es tam biju jau sagatavojusies, es jau biju tam gatavojusies, bet tas bija tas moments, kur es vasarā domāju, nočekosim, Santa, kur ir realitāte? Tad es sapratu, labi, būtu forši vēl kādu laiku pabūt, bet tas ir arī viena no manām lietām, ka es nekad neesmu gatava. Es laiku izdomāšu sev jaunus mērķus. Tad es domāju, būtu forši, man būtu x vairāk. Un tad dzīve sāka notikt, un es vienkārši vienā brīdī sapratu, ka man tas iekšējais sauciens pēc brīvības, un viņš kļuva, un tas sirds viņš kļuva arvien spēcīgāks. Man vienkārši viss sāka pamazām kaitināt. Nekas nevar būt, man viss bija kārtībā karjerā, bet vienkārši man pašai, nebija skaidrs, bet man viss sāk kaitināt. Un es sapratu, ka es tik ļoti gribēju, es atceros tās, ko es tādā laikā jūtu, es gribu to brīvību, un es gribu atkal būt kreatīva, un es gribu kaut ko radīt. Un man ļoti, jo, kad es atnācu Amazonā, es biju īstenībā vienā no radīšanas komandām, un tad viņa jau pēc 3 gadiem, vairs jau nebija jauna, tas bija, mēs atvēram jaunus tirgus, pēc 3 gadiem viņa vairs nav jauna, man vairs beidzās mans radīšanas etaps. Lūk, un tas bija ļoti ilgi. Es tur kalkulēju, domāju, nezinu, ko izdomāju. Tas iekšējais, tas, kas te notiek, tas bija kaut kāds ārprāts. Bet tad es tā apsēdos pāris reizes, un es tiešām sajūtu, un pēc visām tām pieredzēm, kurām es esmu bijis cauri, es sajūtu, ka, ir laiks, kad es to vēl darīšu, ja ne tagad. Un man bija tāds, kur es vēl gatavošos, kas es tagad gribu būt, tā kā Eiropas direktore, un tad es būšu gatava. Un ko tad? Un es saprotu, ka tas īstenībā, man liekas, viens no ko es dzirdēju arī no tevis, ka tas laiks, ko es te tagad tērēju kaut ko velkot, viņš jau ir dārgs. Tas, ka es domāju, ka es viņā nopelnu kaut kādu x summu, bet es vienkārši, palēlinu to procesu, un es zināju, ka arī, jo es ilgāk palikšu šitādā te stāvoklī, tur strādāšu, jo es sevi novedīšu. Un tad, kad es izdomāšu aiziet, tad tas būs izdegšana, depresija, es tagad ļoti pārspīlēju, bet, tā nebūs pareizā enerģija vairāk, un tas nebūs pareizais stāvoklis. Un tad vienkārši bija tā, ka es izreikināju, ka, īstenībā man jau tagad ir es nevaru tur dzīvot uz jahtas, bet gadu es izturēšu, ja vajadzēs, un tādā brīdī es pieņēmu lēmumu, ka, tuvākajos 3 mēnešos es iešu prom. Un es domāju, ka ja es riktīgi sajūtīšu, ka tas ir tas brīdis, tas notiks. Un tad, kad es pieņēmu šo lēmumu, īstenībā tur pa vidam man sāka cilvēki, viens no manis tagad esošais klients, viņš man tur sāka testēt ūdeņus un prasīt, ka viņam vajagot mārketinga stratēģiju viņu uzņēmumu uztaisīt. Un tas bija tas moments, kur man bija tāds āķis lupā. Ko es vēl gaidu? Ko vēl man vajag, lai es šo izdarītu? Un tad es vienkārši nolēmu beidzot, viss.
es dodu sev šo gadu laika vismaz, un viss. Un vai nu es iegūšu, un es kurā gadījumā iegūšu, vai es iziešu cauri šim ceļam, un vai nu tā kā būs tā augšējā puse ļoti liela, vai nu, viss būs slikti, es eiešu atpakaļ strādāt. Un CV jau nekur nepazudīs. Un tā, to es arī izdarīju. Un, man liekas, tādā brīdī, kad es pieņēmu lēmumu, gan es iesniedzu atlūgumu un viss gāja tam visam procesam cauri, tad jau viss es jūtu, ka kaut kas sāk mainīties, kaut kas sāk parādīties un tā tālāk un tā joprojām. Un tad īsi pēc tam es rakstīju tev balsziņu. Un es atceros, ka es tev rakstīju, ka es esmu pārgatavojusies, jo es arī esmu un biju. Un, jā, nu tā. Es ceru, ka tas tev palīdz kaut cik. Bet, jā, man bija plāns. Man ļoti kā racionālam cilvēkam man palīdzēja, ka man bija plāns, kuram bija versijas, un tad vienkārši es noliku sev deadline'us, un es viņus vienkārši turēju savus solījumus, un es gāju. Pat, ja man bija nenormāli bail. Ļoti, ļoti vērtīgi, nereāli vērtīgi, jo, man liekas, šeit ļoti daudzi var izķert, kā pieņemt tādus drosmīgus lēmumus, ja racionāli sagatavoties, saskaitīt, sarēķināt, nevis kā, diezgan daudz, kur varbūt ir pat popularizēts, agrāk bija, ka tagad viss tev ar riskēšu, ar galiem. Nē, tas nav jādara. Tas ir milzīgs stress. Tu izrēķini, tu padomā, tu pieņem lēmumu, ja? Un tu ej uz to lēmumu. Būtībā ļoti mērķtiecīgi tu dari tās darbības, neskatoties uz to, ka tev ir bail. Ja? Tas nav vienkārši cilvēkiem patīk domāt maģiski. Ja? Ka tagad ir viens kaut kāds notikums, kas mainīja visu dzīvi, ka tagad ir viena grāmata, kas mainīja visu dzīvi. Un jā, mēs varam to teikt, dramatizēt, īpaši, kad mēs esam mārketingā, jau vai nav, tāpēc ne, mēs taču zinām, ka tas strādā uz cilvēku, jā, bet realitāte ir tāda, ka tas viss ir uzkrājuma efekts, un tas ir, piemēram, tas, kas tev ir tagad, tas būtībā ir tava gada atpakaļ pieņemtais lēmums. Plus mīnus, tur gads, pusgads, ja? Un tad, kad tu pieņēmi to lēmumu, tu esi gājusi uz viņu mērķtiecīgi. Un vienkārši tie, kas klausās, man liekas, šis ir ļoti vērtīgi, jo tā ir tādas pieredzes izpakošana, ko katrs var paņemt sev. Ja? Domāšanas, uzvedības, sajūtu, ka pat kaut kādas stratēģijas, kuras vienkārši var adaptēt. Jo ļoti daudzi cilvēki, viņi grib arī brīvību. Jā, viņiem ir tās sirdī, tās algas pēc brīvības. Bet brīvība var būt arī korporatīvajā vidē, priekš kāda. Jā, un tad stāsts nevienmēr ir par vides maiņu, lai gan dažreiz ir. Un tu jau nekad nezini. Katrs cilvēks zina, jo nav kā pareizi vai nepareizi. Pastāsti par savu pieredzi. Kā tu jūties pirmajā mēnesī, kad aizgāji no darba? Tas janvāris. Un man šķiet, šis ir super vērtīgi tiem cilvēkiem zināt. Tāpēc, ka nav tā, ka es tagad pieņēmu lēmumu, un tagad viss ir mainījies, un pēkšņi es esmu uzņēmēji. Ja? Un tagad es visu daru, un viss man sanāk, man ir visas biznesa zināšanas, bet tie pirmais mēnesis tas vispār nebija par to. Un tas reāli bija par iziešanu no tām visām kurpēm vai visām tām ieradumiem, kas man bija. Jo reāli vienkārši es sapratu, ka tagad es esmu apstājusies, jo speciāli to janvāru arī ieplānoju tādu lēnāku, man tur bija atvaļinājums, tādu saprast, kas notiek. Un manas smadzenes un mans prāts man vienkārši nes ārā. Tā kā Santa, kāpēc mēs neesam produktīvi? Santa, bet tev taču tagad jākapā, kur tava stratēģija, kur tava mājaslapa? jo ir pierasts, ka dienas beigās tev acis raustās no pārslodzes. Un lai gan es pati zinu, un es tur gāju staigāt un tur atpūsties, un man bija mans atplūtas plāns, bet man iekšā ir tāds, tas nav latviski teikt, labi, tā ir trauksme, bet man gribas teikt tresjaks visu laiku. Davai! Kur ir? Kāpēc mēs nesēžam sapulcēs? Kāpēc mēs neprezentējam? Kur ir mūsu viss šitais te? Davai, maucam, šitais tev sēž iekšā.
Jo, nu, tā kā, jo tā bija mana ikdiena. Tā es strādāju, un tad to pirmais mēnesis pagāja, lai es patiešām saprastu tā caur ar visu savu, ne tikai prātu, ķermeni un būtību to, cik nenormālā, konstantā stresā, pat ar visām savām mindfulness praktikām un vispārējo es esmu bijusi. Vienkārši, ka es esmu visu laiku skrējusi, un pat ja man likās, ka es skrienu ar vien lēnāk un es kļūstu produktīvāka, bet tas tāpatās ir bijis, un šitāds te virpulis, pilnīgi, un tas bija tas, ko es mācījos, un tā joprojām, bet to es varu atklāt cilvēkiem pateikt, ka paiet vismaz 3 mēneši, lai tu šito no savas sistēmas dabūtu ārā. Jā. Nu, tā vismaz, varbūt, jo es nedomāju, ka viņš ir pilnībā no manas sistēmas ārā joprojām. Nav. Nu, tā ir ļoti liela ilūzija, un tas ir super, ka tu par to runā, un es esmu par to, lai vienkārši cilvēkiem nerodas nekādas ilūzijas, jo, tu, piemēram, tu 3 mēnešus strādā ar sevi, tu strādā arī ar savu biznesu, bet vairāk ar savu mindsetu un enerģiju, jo pa lielam tu zini labāk par mani mārketingu un pārdošanas. Reāli! Nu, come on! Nu, tā kā tas nav stāsts par to. Tu esi krūtāks eksperts šajā jomā, jā? Bet mums kā katram cilvēkam, jā, ir kaut kas iekšā, jā, ieradumi, domas, sajūtas, enerģija, jā, un tad, kad tu pārdod ar solo sevi, jā, solo, un kad tu pārdod ar savu personību, tu vari tiešām būt liels čiekurs bizītī aiz logo ēnas, jā? Jā. Bet tiklīdz tu ej pats, tas ir cits stāsts. Un tur ir citi vienkārši spēles noteikumi, kuri vienkārši ir jāiemācās. Un rekord 4. mēnesis jau. Jā. Ja es tā padomāju, man liekas, ka, tik daudz, kas ir noticis, bet tādā pašā laikā arī tas liekas tik īsts laiks, jo, tā kā, tieši tā, es paskatos, kur es biju janvārī vai februārī, vienalga, un tas viss ceļš, tas tieši tā, kā tu saki, ir bijis vairāk par personīgo izaugsmu un par mindsetu. Un vēl viena lieta, ko es gribu pastāstīt cilvēkiem, kas mani kaitināja procesa laikā. Tagad es par to smējos, bet, kad tev jau katru reizi, kad tu ej kaut kādā savā izaugsmē, tev jau principā sitīs pa tām pašām vietām. Un man nāca augšā visas tās pašas kaut kādas tur limitējošie priekšstati, idejas, sajūtas, ar kurām man likās, es jau gadiem strādāju. Tur terapijā, coachingā, vēl kaut kur, vienalga. Un tad man bija tāds, atkal, tā kā es tiešām šito neizstrādāju. Bet patiesībā ir tāda, ka viņš visu laiku nāks, viņš vienkārši nāks jaunā līmenī, jo tās ir lietas, kas mūs triggerē. Un, jā, tā arī ir ilūzija, kad es tagad varu pārprogrammēt šo vienu ideju, savu vienu limitu, ko es domāju vienā dienā. Jā, priekš tava esošā tu vari, priekš tava nākotnes tā būs cita situācija, citi apstākļi, tā kā cits viss pavisam. Jā, super, ka tu šo pateici. Tieši tā, jo tie paterni, kas mūs, plus mīnus, viņi mums ir, kā saka, ja viņš ir, tad viņš ir, un viņš kaut kādā veidā jaunā līmenī izpaudīsies. Protams, kaut kas jauns var parādīties, ja, jaunā formā, bet tiklīdz mēs pieprasam jaunu mērķi, jaunu līmeni, teiksim tā, mēs pieprasam arī situācijas un arī iekšējās sajūtas, kuras mums ir jāpārstrādā, jāpiedzīvo pieredze, lai mēs par šīm personībām kļūtu. Jā. Tieši storijos dalījos ar podcastu Neglītā patiesība par tavām vēlmēm, kuru pagājušajā gadā rakstīju. Ļoti, ļoti par šo tēmu. Tā kā, ja kāds tagad šo dzird un nav klausījies, tad noklausieties, vai arī noklausieties vēlreiz. Lūk tā. Ok, un tagad tev pastāstīja pieredzi par pirmo klientu.
Jo tev ir jāpasaka sava cena, tev ir jāpasaka piedāvājums, kā tu dzīvoji, nu, cik tu gribi tik stāsti, jā, vienkārši, lai arī, lai citiem ir interesanti, jo tas ir riktīgi interesanti, kā tu paņemt savu pirmo šāda veida klientu no šādas pozīcijas, esot solo. Jā, pirmkārt, disclaimeris, es to darīju pirms es ar tevi satikos, tas tā, lai cilvēki zina. Un, jā, nu, principā, tas, ko es toreiz, un šis ir ļoti labs, no kāda stāvokļa, no kādām domām es funkcionēju. Jo es izkalkulēju, kāda ir tā respektīvi, kāda būtu minimālā summa, ar kuru es gribu normāli dzīvot, un tad to sadalīju tā kā pa stundas likmi. Kas nebija vienāds ar to summu, ko es patiesībā tajā brīdī jau pelnīju. Jo es biju pirmkārt izdomājis, ka tagad es eju kaut kur jaunā, un ka tad es nevaru, tā kā tas viss ir no nulles. Lai gan es eju īstenībā jaunā aspektā no jau esošas savas pieredzes. Un otrs tas, ka es biju tik fokusēta uz izdzīvošanu, kad tā kā es pat vispār neredzēju to, kad man ir jādomā reāli plašāk. Un man arī bija klients, kurš, teiksim tā, skatījās uz tirgu, viņam bija kaut kāda viņa izpratne, kādām ir jābūt tirgus cenām, un viņam bija viņa izpratne par viņa cenu, kura bija zem tirgus vērtības, līdz ar to mums tur bija diezgan tāds interesantā diskusija, jo mums bija tāds clash starp to, starp šīm īstenībā, starp manām sajūtām, un manām tā brīža vajadzībām, un viņa kaut kādu perspektīvu par to, kas vispār ir tā kā pieejams. Tā kā, jā, tāpēc, un tā bija ļoti interesanta sajūta, es biju ļoti priecīga par to, ka man ir šis piedāvājums, un viņš man tā kā nosac manas bāzes vajadzības, un viss ir kārtībā. Bet tādu laika gaitā, ilgāk ar viņu strādājot, tas man pašai iekšēji sāka tā kā... Jo es sapratu, un tad, kad mēs pēc tam ar tevi taisījām cenas to piedāvājumu, tas bija vispār pirmais, man šķiet, moments, kurā es īstenībā sapratu, cik es patiesībā pelnīju. Tas vispār ir absurdi, jo tur, es zināju, vai plus mīnus, cik es pelnu, vienkārši tā situācija ir tāda, kad tā laika mana alga, viņai liela daļa bija, kā tas ir, vērtspapīri, respektīvi shares. Un tā kā shares cena ļoti staigā, un tas brīdis, kad mēs taisījām šo piemēru arī šo kalkulāciju, bija viens no augstākajiem Amazon share prices vispār ever. Tad tas arī tur. Bet jebkurā gadījumā tas nemaina to faktu, tas ir neliels procents, ko viņš izmainīts, nemaina to faktu, ka es realitāti īstenībā nezināju, kāda ir, es zināju, cik ir mana mēneša alga un tā tālāk, bet es nezināju, kāda varētu būt mana stundas likme, ja savilktu šo visu kopā. Kas man bija vienkārši tāds, Santa, come on. Jā, pastāsti nedaudz par šo vairāk, jo te ļoti daudziem tiešām interesē cenas jautājums, jo ļoti daudz cilvēki domā tā, kā domā, nevis tā, kā domā tagad tu, es un citas dāmas, kuras skatās no citas puses vispār absolūti, tā kā paskatoties sākumā uz to, kādu dzīvi tu vēlies. Jā? Un varbūt pastāsti nedaudz par to, kā pamainījās tavas sajūtas par savu cenu. Pavisam ne tikai par cenu, man liekas, visi mani standarti ir auguši. Un man šķiet arī tas, kas ir mainījies, ir tās lietas, kuras es sevi jūtu, bet nevarēju verbalizēt, vai tās manas kaut kādas ekspektācijas, kuras es zināju, ka tas ir mans, vai kuras jau parādījās man apkārt, bet es visu laiku sev samazināju. Tas ir tāds tā kā, es tur ceļoju un braucu visu laiku un palieku 5 zvaigžņu viesnīcās un tā tālāk. Bet tā kā tad, kad man ir jādomā
tā kā tu skaties, ja dzīvē tev ir fakti, kā tu dzīvo un kāda līmeņa tu speciālists esi, tad, kad tu skaties uz sevi un liec to tādā cenas failā, tev ir tāds kaut kāds pilnīgi cita tava personība ieslēdz. Ne personība, viņš vienkārši, tu droši vien varēsi izskaidrot, kas ieslēdzās, bet, jā, bet jautājums bija par to, kā tas ir mainījies. Tad tagad ir tā, ka pirmkārt es apzinos savu vērtību, es apzinos, kur ir mans spēks, es esmu apzinos, ko es varu nolikt uz galda, ne tikai kā personība, ne tikai kā speciālists, bet arī kā personība. Un visa tā mana pieredze, es vienkārši esmu beidzot apjautusi un beigusi viņu noniecināt. Un es par viņu domāju citādāk, es viņu skatos citādāk. Jā, tas ir tā kā pilnīgi kā diena pret nakti. Un tas arī atspoguļojās pēc tam. Man bija vēl viena tā saruna ar citu klientu, kurā mēs nevienojāmies par cenu. Tieši tāpēc, kad es pateicu, nē, šī ir mana cena. Viņš man pateica, es tev esmu gatavs maksāt tik. Es tā, ok, mums ir milzīgs gaps, tātad mums nav vienošanās šobrīd. Un, jā, tagad 3 mēnešus vēlāk viņš atkal pie manis nāk. Tā kā man ir atkal jauna situācija, bet, jā, tas ir tāds interesants arī moments, jo ir ļoti bail. Ir, piemēram, arī tagad tu tā kā zini to savu vērtību, bet viņu pateikt skaļi kādam citam cilvēkam pirmo reizi ir grūti. Pēc tam jau, kad tev ir 2., 3. saruna, tas jau kļūst vieglāk. It sevišķi, tu esi savu mindsetu sakārtojis un sev pats pierādījis, ka tu esi tā vērts. Bet tas ir par to, tas nav par to, ka citi, tas ir par to, ka tev priekš sevis ir tā sava vērtība jāapzinās un viņa ir jāizjūt līdz kaulam. Jo citādāk, tā kā neviens cits tev viņu neiedos. Neviens cits tev nemetīs pakaļ miljonus, tāpēc, ka tev smukas acis. Tā. Jā, ļoti krūti pateici, tev viņi ir jāizjūt, un tad, neskatoties uz bailēm, jāverbalizē. Jā. Jā, ļoti krūti. Ok, super. Un mēs sākām tā kā strādāt 1 pret 1, un tad es tevi tā, varbūt grupai arī gribu pievienoties. Aštais labskais. Jā, jo ļoti daudzi domā tiešām, ka es pat šodien saņēmu vienu ziņu, es gribu ar tevi strādāt tikai 1 pret 1. Un man tiešām gribas, lai cilvēki redz, cik liels, labi, pareizi, kvalitatīvi izveidotā grupā ir milzīgs spēks. Jā, var paņemt papildus dažreiz 1 pret 1, un jā, tas arī ir svarīgi, ja tu zini tur savu mērķi, ja? Bet, būsim godīgi, ļoti daudzi sākumā nezinu. Ja? Un tas ir absolūti ok. Tas ir absolūti ok. Un es vienkārši, gribu, lai tu pastāstīji savu redzējumu, sajūtas, pieredzi, kā tev negribējās, kā tev tagad varbūt negribās, tie vienkārši tu brīvi, godīgi, maksimāli pastāsti, kāda ir tava pieredze, jo tu nāci 1 pret 1 sākumā. Jā. Vispār lietas, kuras es daru dzīvē, es zinu, ka es jūtos ērtāk un produktīvāk vispār 1 pret 1 kontaktā. Tieši tāpēc man pašai patīk strādāt ar cilvēkiem 1 pret 1. Un lielākā daļa speciālistu, ar kuriem es strādāju, es esmu izvēlējusies, vai es esmu gatava samaksāt vairāk, bet tas ir tas mans laiks. Un man tā ir bijis ar visu, pat kad es mācījos valodas. Daudzas sportā, tagad man ir treneris, es vairs neesmu grupu nodarbībām, un tas ir pilnīgi cits efekts, teiksim tā. Bet tas ir arī par iekšējo sajūtu. Jo man arī ir svarīgi, ka tādā 1 pret 1 tu tiešām vari atvērties. Vismaz, ja sevišķi, ja tu sāc kaut ko ar kādu jaunu cilvēku, tev paiet kaut kāds laiks. Tāpat jebkurā projektā, kad tu ieeji, tev 1 mēnešus jūs paiet laiks, kamēr tu iesildies un atveries un tā tālāk. Jā. Un ar grupām man iepriekš, es biju bijusi grupu projektos, mana iepriekšējā pieredze, tā ir ļoti godīga pieredze, ir bijusi ļoti bieži tāda, kad es
nesajūtu to grupas vaibu. Vai nu, ka viņš ir pilnīgi tāds randoms, vai tā grupa ir milzīga, un tad tur viņš man vienkārši novērš uzmanību. Jo čatā kaut kas tur notiek, tur visu laiku kaut kāds hauss, visu laiku kāds kaut ko raksta, un tur ir ļoti dažāda, ne līmeņa, bet dažādu dzīves momentos esoši cilvēki ar ļoti dažādām problēmām, un tad tur ir tāds, ka es pārsvarā visas tās grupas mjutoju un slēdzu ārā. Man vienkārši bija izveidojusies šis te priekšstats un mana pieredze, ka grupas man atņem enerģiju vai atņem laiku no mana fokusa. Lūk, un tad pieredze ar tavu grupu, es atceros, tu man piedāvāji, es domāju, ok, tā kā forši, bet tā kā nezinu. Jā, un tad es domāju, labi. Ja jau tu man piedāvā un tu zini, ko man vajag, tad es mēģināšu, tā kā es esmu atvērta, es mēģināšu, skatīšos, es jau vienmēr tāpat varu čatu izslēgt vai kaut ko izdomāt, tā kā kaut ko, es varu nepieslēgties tam visam. Un kas ir interesanti, jo es atceros, ka es tev teicu, ka man ļoti gribās tādu uzņēmē kopienu, un kad es gribu būt starp līdzīgi domājošiem cilvēkiem, ko es galīgi neasociēju ar grupu. Jā. Bet es atceros tev prasīju, un tu man teici, ka tu savākusi tiešām tādus profilus cilvēkus, kuri ir uzņēmējdarbībā, kuri grib to darīt, kuriem ir līdzīgi šīs te vēlmes un mērķi. Un tad es laika gaitā tiešām esot tajos zvanos un klausoties, jo man liekas, es esmu bijis visos zvanos izņemoties, biju galīgi slima, tad es nebiju. Jā, un klausoties tos keisus, es tiešām, jo es zināju, ka, ok, no citu situācijām es varu mācīties. Par to nebija jautājums. Jautājums vienkārši bija par to, cik man ir daudz enerģijas un kuras ielieku savu fokusu. Bet tas, ko es ieguvu no grupas, bija tas, ka viņa man normalizēja daudzas lietas. Viņa man normalizēja un parādīja, bet es neesmu vienīgā tā dulā, kura te kaut ko taisās darīt. Tā kā, vai kura dara. Viņa man normalizē arī, ok, šī tik pelnīt ir ok. Ok, šito mēs, tā kā, daram arī Latvijā. Tā kā, vai vienalga. Viņa man normalizē tik daudzas lietas, un man bija tāds prieks arī, jā, ka es nejutos kaut kādā veidā, es varēju savākt pierādījumus visām tām savām domām un priekšstatiem, kad viņi nav patiesība. Un bonusā es, protams, iepazinos ar fantastiskām sievietēm, un es dabūju komūnu. Jā. Tāpēc tur ir spēks, un man šķiet, ka tas arī, kas ir superīgi, kad ja tā grupa ir apzināti izvēlēta un viņa nav liela, tad tas arī ir citādāk nekā, ja tev tur ir 200-300 cilvēki, jā, tad iespēja, ka tu atradīsi savu to cilvēku, viņu paliek, ok, atrast tu vienmēr var atrast, bet jā, vienkārši tos fokus aiziet kaut kur pilnīgi. Jā, tāpēc arī es veidoju tādas mazas grupas un tiešām aizvien vairāk un vairāk, jo, kā saka, daru to jau ne pirmo gadu un redzu, kā grupas dinamiku tik tiešām var pazemināt, kurā Agnes raksta. Mums ir tik fantastiska komūna, jā, kā grupas dinamiku tiešām var sačakarēt kaut pat viens cilvēks ar savu mindsetu. Un, jā, varbūt tādā mini grupā ar to vienu cilvēku mēs kopā viņu tā kā uzbūstojam, jā, bet ja tādi ir vēl vairāk, tad, kā saka, viņi ņem pārsvaru. Ja bija kaut kur tāds pat eksperiments vai pētījums par cilvēkiem, kuriem blakus tu atrodies, kā atrodoties blakus cilvēkam, kas ir low performance, jā, tava produktivitāte arī pazeminās tur pa kaut kādiem 30%. Īstumā tur pazeminās viņa vairāk nekā tad, ja tu esi blakus cilvēkam ar high performance, tādām kaut kādām īpašībām un mindsetu. Tur, man liekas, bija tā kā 20 vai 15%, bet iedomājies, ka reāli, ja tu nonāc vidē, kur ir low kaut kāda enerģija, tevi ātrāk un vairāk vienkārši norauj uz leju, jā, nekā tad, kad tu nonāc vidē, kur ir augsta enerģija, tur tu ej uz augšu, varbūt drusciņ lēnāk, jo, nezinu, tur pētījums jāskatās,
un jāstudē, ko viņi tieši tur pētīja. Bet reāli tas procents bija tāds, wow, interesanti. Reāli, ka blakus cilvēkam, kas ir zemās vibrācijās, tu nemanot vienkārši ātrāk noslīd lejā. Un jā, baigi interesanti. Tāpēc grupā, komūna, vide, kur mēs veltam savu uzmanību, ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Tam es pilnībā piekrītu. Agnes piekrīt. Es domāju, ka visi piekrīt. Un tā milzīgs kompliments tev, kā tu spēji tos cilvēkus izvēlēties un salikt kopā. Nu, jā, tāpēc noteikti. Jā, paldies. Paldies, man pieņemu komplimentus, tas ir ļoti patīkami. Tad pastāsti, kāda ir tava pieredze, jo mēs ar tevi strādājam 1-1. Jā. Mēs turpinam, grupa ir kā bonus, kas ir, kā saka, tava brīva izvēle, jo tu pat redzi, ko viņi tev dod. Ja viņi tev neko nedod, tu droši vien, ka arī tur pateikt, Diana, es negribu. Jā. Pastāsti par programmu pašu. Tieši par High Caliber Brand. Jā. Ko tu tur paņēmis? Atceros, tu sākumā teici, ka tev patīk, kā viss ir strukturizēts. Man ļoti patīk. Man šķiet, Diana, ka tas, kādā līmenī tu esi pacēlus savus servisus visā, gan kā viņš izskatās, kā viņš ir salikts kopā, un kā tu soli pa solim ved to cilvēku cauri procesam, vienkārši wow. Nu, tā kā es kaut ko tik labi sapliktu, vēl nebiju redzējusi. Tiešām tā, nopietni, jo, tu ej pa solim, tur ir tā smuki, un vēl kas man, es mēģināšu sastrukturizēt savus domas, jo man tagad sanāca viss tās sajūtas, cik es esmu priecīga. Bet, kā tu sāc ar kaut kādu vienu lietu? Kaut ko mēs padarām strateģiski, tad mēs padarām ar mindsetu, lai mēs varētu tālāk aiziet. Un tas viss tā kā summējās. Un tas viss ir sasaistīts, un beigās tu esi ar fantastiskiem dokumentiem, ja tu vēl esi kārtīgs un strukturēts pats, kuros tev ir viss par tavu biznesu, kuros tev ir viss par tavu personīgo zīmolu, un tu esi gatavs. Un tajā programmā ir vairāk informācijas, nekā var paspēt apņemt, un tas vispār ir, teiksim tā, es neesmu visu tur izgājusi un pabeigusi, bet es arī strukturizēti vienā brīdī vienkārši sāku iet tur, kur man vajag iet, un tad atgriezties kaut kur vajag. Bet to, ko es jums varu garantēt, ir tas, ka to, ko Diana ieliek iekšā programmās, tas ir tā kā 3 reizes tās cenas vērts. Tā informācija, jums droši, es nezinu, kādai jums ir jābūt enerģijai un kapacitātei, lai to visu izsūktu, caur sevi izlaistu. Vēl, jo... Tāpēc cilvēki turpina vienkārši. Jā, tieši tā, jo es būtu turpinājusi anyhow, bet man tur tas jāpabeidz, ka šis tas vēl, bet ne par to ir tas stāsts, tas nav iemesls, kāpēc es turpinu. Bet jā, tā kā tur ir, viss ir smuki sakārtots, tev ir visa, no visām pusēm, kā tu saki, tev ir mindsets, tev ir biznesa, tev ir enerģija, plus vēl Diana vienmēr pielāgo. Un mums tur kaut kas uzpeld mūsu sazvanos, un tad parādās Dianas nakts channelings vai Dianas aplīši ar tulītās jūs visus dabūsiet. Kur jūs esat palikušas, kāpēc ir klusums. Tā kā, jā, tas ir par grupu, man ļoti patika, ļoti, ļoti forši sapakots. Un es viņā gāju iekšā, tā it kā es neko nezinātu par šitām visām tēmām, jo vienkārši es gāju cauri pieredzēju. Man ļoti patika tā pieredze, un es viņu pabeigšu, un man tagad ir tik daudz lietas, no kurām es varu pēc tam būvēt tālāk. Kā tu teici, kuras es varu pēc tam deliģēt vai piesaistīt vai visu kaut ko, jo, man, piemēram, vēl ir jāuztais mājaslapa. Lai gan es visiem saku, ka man viss ir par manu produktu skaidrs un tā tālāk, bet reāli redzams tas vēl nav. Tā kā, jā. Kā jau tu pati teici, tur ir principā viss, lai tu saprastu klientu, lai tu reāli nopozicionētu sevi un jau sāktu pelnīt.
ar savu saturu, pat bez mājaslapas. Ja? Es un daudzi citi ir ļoti labs piemērs tam, ka var pārdot savu storijiem, ka var Instagram nav vienīgais avots. Vispār Instagram vadība nav bizness, vispār, tas ir vispār kaut kas cits, ja tā ir viena daļa no, ja, un katram ir savi avoti, bet tas arī, ko es programmas sākumā saku un visu laiku atkārtoju, īstenībā arī pati sev, jo mēs esam pieraduši būt labi studenti, izpildīt labi no līdz, bet šeit mēs mācāmies uzņēmēju mindsetu. Jā, izvēlēties atslēgas darbības, kuras dos vislielāko rezultātu, un ja tev nevajag tur X moduli, jā, tad tev viņu nevajag. Tavs uzdevums šobrīd ir fokusēties uz to, kas tev ir vajadzīgs šajā sezonā, lai dabūtu labāko rezultātu saskaņā ar savu prioritāti. Un tas, ko es redzu, ka ļoti daudziem maziem uzņēmējiem šeit Latvijā iztrūkst šis mindsets, un tas ir viens no tiem aspektiem, kāpēc nav panākumu. Ja vienkārši nav strukturizēta strukturizēti talanti, strukturizēts tas hypes, drives, ar ko cilvēks ieiet šajā profesijā, savā profesijā. Ja? Tāpēc, mēs te neesam perfekti studenti, un mums jāpaņem tikai to, kas dar mums. Tāda ir tā mana filosofija. Bet ir pieejams, kā saka, ir pieejams kā Michelin cienīgs vai Michelin zvaigžņu restorāna ēdiens. Jā, piemēram, 9 ēdieni. Man liekas, tu biji nesen omakasi. Jā, tev ir pieejams izpildījums. Jā, viss ir pieejams. Tavs uzdevums ir ņemt, ēst, gremot un tā tālāk. Jā. Jā, tas pavisam noteikti. Un tas, ko tu saki, starp citu, it sevišķi, ja kāds iet un grib pieteikties kursā, kuram līdzīgi kā man tas bizness vēl top, tad tie 3 mēneši vai vienalga, cik ilgs laiks tas ir, tieši ar to iemācīšanos prioritizēt, jūs jau praktizēsiet, kā būt uzņēmējiem, kaut vai tikai ar to kursu. Jūs varēsiet saprast, un iemācīties visas šīs domāšanas, šos veidus un kā vispār ir jāpieiet lietām. Tas arī ir ļoti labs treniņš, kas notiek paralēli. Tas gan, pilnībā piekrītu. Un, protams, ka man patīk tavi rezultāti, bet tie ir tavi rezultāti. Kā saka, tu dari darbu, viņi ir kolosāli, un mēs vienkārši izmantojam viņus manā mārketingā. Paldies tev! Paldies tev! bet tie ir tavi rezultāti, jo tu dari, tāpēc, ka arī tas, ko mēs darām programmā, un vispār tā mana filosofija ir cilvēkiem jābūt savā spēkā, jo tev pie manis ir jānāk, tad, kad tev ir vajadzīgs atbalsts, jo kā es arī, man patīk, kā man kādreiz pateicu, un es arī tagad arī atcerējos to citātu, vakar storijā padalījos, katrai karalienei ir savi padomdevēji. Tu esi mana karaliene, es esmu tavs padomdevējs. Jā, kādam tu esi padomdevējs. Un tādā veidā mēs vienkārši būvējam kolosālu pasauli. Un mēs tur reāli mācāmies to mindsetu, mēs mācāmies kaut ko, es jau aizmirstu, ko es gribēju teikt, bet laikam vienkārši doma pazuda. Kaut ko laikam netik svarīgu. Jā, es no savas puses vēl gribēju piebilst, ja mēs runājām par programmu, bet man šķiet, ka tas, kas ir jāsaprot, ir priekš manis lielākais iemesls, kāpēc es vispār esmu šeit ar tevi, ir tas, kā tu pieeji pie katra savu klienta. Un tā kā tu saki, ka tu tiešām viņiem izturies kā pret karalienēm un karaļiem, to ļoti var just. Tas ar kādu sirds siltumu un ar visu to, tā kā, ja kādam liekas, vai ir bijusi pieredze, ka kāds coach varbūt ir nepieejams, vai viņš ir kaut kādā sēž tronī un tikai tev te laiž lejā mantras, es nezinu, pavēles, tad šis nav tas gadījums.
Un tas, man liekas, ir tik superīgi, ka tiešām, es nezinu, kā es pasaku, jūs redzat Instagramā spēcīgu sievieti, spēcīgu, seksīgu, tādu varenu, bet labā ziņā, es nezinu, man trūkst vārdu, bet tur iekšā arī ir tāds siltums un tādas rūpes, un Diana patiešām vienmēr, tu redzi, ka es redzu, ka tu vienmēr gribi iedot to labāko, un tu vienmēr gribi, lai tam klientam ir tā veiksme, un lai viņš, atrisina, un viņš kustās uz priekšu, un tas, cik tu ļoti visiem tici, un kā tu redzi tos viņu talantus, tas ir kaut kas unikāls. Ārpus visām stratēģijām un visa, kas tur ir, jo tu man noticēji, pirms es sev noticēju. Paldies! Paldies! Negribu raudāt, bet tieši tāpēc tu brauc pie manis 10. datumā vēlreiz uz klātienes tikšanos. Jā, un tas ir ļoti forši. Un patiesībā tas, ko tu saki, tas arī ir tas, par ko mēs maksājam tiem cilvēkiem. Jā, kaut kādā apzinātības līmenī, attīstības savā līmenī, dzīves posmā mēs maksājam par kaut kādu konkrētu stratēģiju, soļiem, bet izaugsme jau notiek tajā klātesamībā. Jā, kur mēs kā coachi, arī tu kā mentors savus klientus spēj, kā saka, noturēt lauku priekš viņiem un atbalstīt tad, kad viņi mentāli sabrūk. Ja, kad viņiem ir, kas notiek, vai hei, kur krūta uzvara un vēl kaut kas, kad tu ved cauri tiem procesiem, ja, tā klātesamība. Tāpēc, man liekas, visas strateģiskās lietas var iegooglēt un iemācīties absolūti bez maksas. Jā, bet viņas izdarīt. Tā kā, tas ir mans mīļākais jautājums. Ja tu esi izlasījis 50 grāmatas par mārketinga stratēģijām un tu domā, ka tu visu zini, tad lūdzu, kur ir tavs zīmols? Jā. Vai kur ir tavi produkti, vai kur tas, kur ir, parādi. Kur ir? Tieši tā. Ok, mēs jau te stundu gan arī runājam. Jā. Tu droši padalies, kādi ir tavi tālākie plāni, kā tu redzi sevi pēc pusgada. Ok. Jā. Jā. Es starp citu, man ir tāda sajūta vīzija, kuru paplašinās, un man visu laiku liekas, ka viņa attīstās. Un tev ir tas foršais vīzijas uzdevums, kur es taisīšu atkal. Bet es pēc pusgada to, ko es redzu, ir, kad mana tā lielā vīzija ir, kad es gribu būt tāds kopradītājs jaunam, es nezinu, kā lai to pat noformulē, jaunā laikmeta zīmoliem un uzņēmumiem. Un tā kā mans tas mērķis ir, es gribu vēst šo citādo, nenormālo domāšanu, un kā es viņu varu vest, ir tieši caur šo mentoringu, caur parādīt, kā var zīmolus veidot tā, vai uzņēmumus tā, lai cilvēki grib būt daļa no viņiem, lai viņi nāk, un tas ir tāds mana globālā vīzija, kāpēc es daru to, ko es daru. Un pēc pusgada es ceru, ka man būs šādi te jau zīmoli vai uzņēmumi, kurus arvien vairāk, ar kuriem es varēšu dalīties. Tieši zīmolu uzņēmumu, ne tikai mani mentorējamie. Tā kā, jā, jo tev ir kolosāla spēja reāli strādāt ar milzīgu apjomu. Tieši uzņēmumu vadība, ja, bet uzņēmumi, korporācijas, ja, tā ir kolosāla viena daļa, un otra daļa tu jau vari mentorēt, nevis vari, bet tu jau arī to dari, ja, cilvēkus arī, kas ir, starp citu pastāsti, ko tu mentorē. Priekš kura cilvēka tu esi izcils mentors? Vairākas versijas ir. Droši. Bet pirmais, ko es mentorēju ļoti daudzus, ir viņu karjeras attīstībā un korporatīvās dzīves navigēšanā. Respektīvi, kā izveidot veiksmīgu karjeru, kas man ir jāzina, jādara, lai es maksimāli ātri, jo tas parasti ir pieprasījums, nevienmēr tam laika gaitā ir jābūt, bet tas ir pieprasījums. Varu nokļūt kaut kur, varu sasniegt šos te līmeņus, varu, teiksim,
tas pārstāvē pie manis ļoti daudz nāk jauni talanti, vai savos pirmajos karjeras 5 gados, kuri grib uzbūvēt tālāk, kuri grib kļūt par lieliem vadītājiem pēc tam. Tas ir viens. Un tad otrs ir arī tie, kuri ir eksperti, kuri ir veiksmīgi jau savā karjerā, bet viņiem šķiet, ka viņi ir iesprūduši. Ka viņi nevar tikt, liekas, ka viņiem ir kaut kādi griesti, ka viņi nevar tikt tālāk, vai ka viņi nevar kļūt par vadītājiem, vai, teiksim, kaut kādas šādas lietas. Un tagad pēdējā laikā man, kā jau tu zini, vakar man ir bijuši pāris zvani, kur man saka, ka Santa, es redzu, ko tu dari. Es vai arī gribu iet prom no darba, bet nezinu kā. Vai arī es jau daru, bet es gribu darīt to masīvi strukturēti, jo es gribu, lai man ir internacionāls zīmols. Jā, tā ir vēl viena lieta, jo mēs šeit visu, ko mēs runājam, manas karjera ir pa visu Eiropu, un es esmu strādājis arī ar Ķīnu, līdz ar to es varu parādīt, kā atvērt sevi no maza pīļu dīķa, jebkurā valstī mēs varam jebkuru valsts nosaukt par pīļu dīķi, kā kļūt par globālu talantu, kā veidot šo te, tāda līmeņa vai tāda ranka kaut kādu, nezinu, reputāciju attiecības savs kā grib. Jā, tā kā ir ļoti dažādi, bet... Jā, man jautājums, pakalpojumu sniedzēja vai produkti biežāk? Šobrīd pakalpojumu sniedzēji, kas ir interesanti, lai gan man ļoti daudz ir pieredzes ar produktiem, jo es esmu strādājis gan ar produktu attīstību, gan jaunu produktu atrašanu, pat no koncepta, ka tu atrodi tirgu gapu, un tu viņu izdomā, kas tur būs, un uztaisi. Bet ļoti daudz šobrīd dabiski pagaidām nāk pie manis ar kaut kādiem pakalpojumiem. Jūti. Un kā tu redzi, tavā skatījumā, sevis iznešana pasaulē, lai tas būtu kaut vai sākumā vienā tirgū, ja? Atšķirība pakalpojumu sniedzējiem un produktiem. Vai ir atšķirība, ja ir kāda? Tas pastāstīja. Jā, super, paldies. Es šeit ļoti daudzi dzird un dzirdēs. Jā, ar produktiem man šķiet, bet tas ir mans personīgais viedoklis, ka ir mazliet vieglāk, jo ir ļoti daudz, jo mums ir e-komercija, un ir ļoti daudz platformas, kurās tu vari vai nopirkt sev pieeju, vai iegādāties, vai parādīties. Līdz ar to man šķiet, ka produktiem ir ļoti vienkārši. Un it sevišķi, ja produkts nav kaut kāds tehniski sarežģīts, kurš var stāvēt tikai leduskapī, vai kurš ir sprādzienu bīstams un tādas lietas. Es jums stāstu no pieredzes. Man ir visādi produkti bijuši jāpiegādā. Tad tas ir, tad vienkārši, kas tev ir vajadzīgs, tev ir jāatrod kāds, kuram ir zināšanas e-komercijā, kanālos, un jāiet tur un jāinvestējās, un jāiet tie soļi, kas ir vajadzīgi, lai tu kļūtu redzams. Jo tagad, mēs varam Amazonē, tu vari pārdot kaut vai savu, es nezinu, zeķis, ko tu ādi, ja tu gribi. Cik viņas tev tur aizies, cik viņas būs redzamas, tas cits stāsts, jo ir visādi nosacījumi, lai tas aizietu. Bet tagad tu vari jebkurām tirgu un Etsy un visas pārējās platformas, tu jebkurā ir dažādas platformas, dažādi līmeņi uzņēmējiem un dažādi līmeņi produktiem, dažādu veidu. Līdz ar to tas ir ļoti vienkārši, ja tu atrodi kādu, kurš tev var pavadīt. Servisā tas viss kļūst sarežģītāk. Iztēlojies, piemēram, pie tevis atnāk coach. Jā, coach, kuram ir kaut kāda jau pieredze, jā, vai hipnoterapeits, kur, piemēram, jā, un viņš kaut ko, viņam ir tur online pakalpojumi, kursi, self-paced, arī tāda, kā jau mēs te daram, piemēram, tāda veida biznesa. Kas tur notiek? Tur man šķiet ir ļoti svarīgi iegūt sev redzamību un kontaktus. Un es šeit nerunāju par Instagramu. Instagrams būs viens veids, kurā tu laika gaitā iegūsi šo redzamību, bet viņš būs daudz ilgāks veids nekā tas, ko es stāstu, nekā došanās uz konferencēm,
kaut kādas iesaistīšanās komunās, iešanas uz pasākumiem. Ļoti bieži tas pat var būt pat, ja tev visur ir jāpērk biļete. Vai tu vienkārši dabūni savu kāju durvīs un nevis vienkārši ej tur un sēdi, bet uzdod jautājumus. Uzdrīksties aiziet pie kāda no tiem runātājiem, spīkeriem, organizatoriem un parunāt ar viņu. Tā kā tas, Jā, es tev stāstīju, kā es piegāju klāt Matīsam Ansviesulim. Nē, stāst! Es viņam gribēju uzdot jautājumu, kamēr viņš ir uz skatuves, jo pirms tam runātājs reāli pateica, ka sievietes ja sievietes iet biznesā, viņas kļūst par večiem un viņas paliek par nesmukām, neforšām sievietēm. Kam es daļai piekrītu, bet arī nepiekrītu. Es nostāvēju godīgā rindā pie viņa visu pārtraukumu, biju vienīgā sieviete. Viņš uz mani tā skatās. Es saku, man ir jautājums. Es jau sapratu, ka viņš būs, tā kā pārsteigts. Un es viņam tā arī pateicu, kāds ir tavs viedoklis par sievietēm biznesā. Man ir dāmas, kas stāv tur 10, 20, 30, 50 pakas tur mēnesī, apgroza, ja? Jo, pelnīt ir viens, apgrozīt ir kaut kas cits. Bet nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka ir lieli cipari. Es saku, un, protams, ka viņas saskarās ar kaut kādiem konkrētiem izaicinājumiem savā privātajā dzīvē. Un kāds ir tavs viedoklis par šo? Es jau saprotu, ka mums īsti nav laika. Viņš bija ļoti, ļoti apmulsis. Jā, protams, ka man bija doma, bļājiens, ko tagad viņš par mani domās, bet es to domu tā kā prom. Un viņš man atbildēja ļoti foršu lietu. Viņš teica, jā, ir tādas sievietes, un viņas ir, kā saka, ir sievietes, un sievietes kaut kur pat var izpildīt labāk lietas menedžmentā nekā vīrieši, bet viņām tur ir raksturs, smags. Bet vai tas nosaka to, ka visas sievietes ir kaut kādas nesievietes biznesā? Līdz tam mēs vienkārši netikām. Ja es ļoti labprāt ar viņu par to tālāk runātu, jo tomēr, cik es sapratu, viņam ir pieredze redzēt lielas sievietes biznesā, un lielos nopietnos biznesos. Līdz ar to man tas prasīja drosmi. Jo pa lielam visi viņam jautāja jautājumus par kaut kādu akciju, kaut ko tur pārdošanu, daļām, līgumiem, kas man vispār, es taču neko, labi, es saprotu, es vienkārši negribu, tas nav mans. Plus es zinu, bet tas nav vispār par manu tēmu. Un tas prasa drosmi. Pacelt roku, 500 cilvēku priekšā prasa drosmi. Pieiet pie cilvēka kaut vai 1-pret-1 prasa drosmi. Ja? Un šeit ir tas, ar ko personīgie zīmoli. Ja? Tā ir milzīga, teiksim tā, milzīgs darbs ar savu personību. Non-stop. Jā, tas ir, un tas ir tas, ko tu arī visiem māci, ir tas tavs personīgais zīmols. Un arī tas ir par mindsetu, ka tu ej un atrod sev tās iespējas, jo nevienmēr arī ir tik viegli, pieņemsim, ja tu esi hipnoterapeits, un tu nebrauksi uz kaut kādām standarta biznesa konferencēm. Tev arī paiet laiks, kamēr tu atrod tos savus kanālus cilvēkus. Un man šķiet vēl viena lieta, vismaz, ko es savā pieredzē esmu redzējusi gan korporatīvi, gan arī tagad, ir, cik svarīgi ir, lai tev ir šie te cilvēki, kas ir vai nu tu pie viņiem mentorēties, bet kur ir sasnieguši krietni vairāk nekā tu, un lai tu nebaidies iet pie viņiem un maksāt naudu un mentorēties, jo ļoti bieži caur viņiem īstenībā tev pēc tam atnāk vēl, mani šobrīd ir šī situācija, man ir mentore Balī, mēs ar viņu mentorējamies jau gadiem. Ne tā intensīvi, bet mums ir tāds overall mentorings. Un tagad es viņai izstāstīju, ko es esmu beidzot sapakojis. Un viņi man tā saka, Santa, kāpēc tu domā, ka tu vari strādāt tikai ar uzņēmumiem? Tu taču, pasties, es te strādāju ar profesionāliem atlētiem, vēl kaut ko. Šie cilvēki, viņi vispār nesaprot. Viņiem ir zīmols, savs personīgais, bet viņi nezin, ko ar viņu darīt. Tā kā, un man ir līdzīgi bijis arī caur maniem korporāciju kontaktiem. Tagad, kad es paziņoju, ka es eju uzņēmēju darbībā, bija cilvēki, kas man rakstīja un prasīja, ko tu darīsi? Man patika ar tevi strādāt, varbūt, satiekamies uz kafiju, un šis ir tas. Tā kā iet
tikties uz kafijām, pat ja tu nesaproti, kāpēc. Vai tev sākotnēji liekas. Bet iet un veidot tās savas attiecības, jo tu nekad nezini, kur tas aiziet. Un es nesaku, ka es esmu šī ideāla. Nē, man ir daudz ko mācīties, bet tas, man liekas, es esmu novērtējusi, un tas ir tas, ko tu saki, ka daudziem, vismaz man, ļoti daudz nāk ārpus Instagram šīs lietas. Protams. Jā. Mēs vakar es tev teicu, klienti ir visur. Tu nezini. Mani klienti vispār ir, kā es saku, lurkeri. Viņi pat man neseko. Daži. Līdz brīdim, kad tur jau vairs nav varianta, ka tu jau esi grupā un esi tā samīlējies visos grupas biedros, kad mēs te visi jau čupojamies. Bet tas ir absolūti ok, un vienkārši mēs pārāk kaut kādu milzīgu fokusu uzliekam uz to Instagram. Jā. Ok, pēdējais jautājums. Kāpēc tu izvēlējies mani? Tā, ok. Tu gribi visgodīgāko atbildi, vai tu gribi profesionālu atbildi? Nē. Jo godīga atbildi nebūs profesionāla. Tikai un vienīgi godīga atbilde. Šis ir laivs. Ja es gribētu tevi nointervēt tā, kā es vadu intervijas procesu, mēs būtu Zoom sazvanā ar tevi. Okay. Ļoti godīgi, jā. Randomā. Tāpēc, es nezināju, ka es tev to jautājumu uzdošu. Es īstenībā kādu laiku skatījos un domāju par vispār viens pret viens ar tevi. Ja tieši kāpēc es tevi tagad izvēlējos šī savā dzīves posmā. Bet tas gala mans rezultāts, tas, kad man aizgāja, ka tagad ir tas brīdis, jo es teicu, ka es esmu pārgatavojusies, jo es vienkārši sajūtu, ka tagad es redzēju to tavu izaugsmi, un man ļoti jau rezonēja tava personība pirms tam. Bet bija tas viens moments, kurā es sajūtu, ka tu šaujies kaut kur, un es norizināju ar to. Es norizināju ar tavu šī brīža enerģiju, kas ir tagad. Nevis to, kas bija pirms gada, tad es norizināju citādāk. Bet pa lielam es pateicu tev jā, dēļ tavas enerģijas un tavas personības. Jā. Pārējais viss bija bonus. Jā. Un šis ir atslēgas moments, kas patiesībā tā cilvēki ļoti daudz arī mūs izvēlās. Viņi varbūt to īsti nesaprot, jo, redz, kā tu īstenībā pateici ļoti interesantu lietu, ko es kaut kad arī biju priekš sevis nodefinējusi, kad tu šaujies gaisā kā raķete, jā, vienalga, vai tu esi, piemēram, šobrīd mentoru pavadībā, jā, tu šaujies gaisā kā raķete. Tev ir savs mentors, kas tevi atbalsta. Tu esi karaliene, tev ir savu padomdevēju, Balī, Latvija, Ķīna, Amerika. Tā kā tu esi tā kā viss nopakota, tu pēc viena padoma pie šī, tur, viss kārtībā. Tu šaujies gaisā. Un ir cilvēki, kuriem rezonē tava šī brīža enerģija, un ja viņi pieslēgsies šai raķetei, tad viņi uzlidos, tur nebūs variantu. Tur vienkārši nav nekad citu variantu, kā tikai uzvarēt, jo tu pieslēdzies tai raķetes frekvencei, kura šaujās gaisā. Tieši tāpēc mūsu uzdevums, kā mentoru uzdevums, jā, tas ir tas, kam es vienkārši ticu, ir rūpēties visu laiku par sevi, jā, par savu enerģiju, kura rezonē, un pārējais tik tiešām nāk kā bonusā. Tā kā ļoti forši neprofesionāli atbildi, klausies, man ļoti patīk. Viņa pilnīgi man ļoti patīk. Kāda būtu profesionāla? Profesionālā? Tāpēc, ka tu esi sasniegusi savā uzņēmējdarbībā to, kur es gribu būt. Tā būtu profesionālā. Viņa joprojām ir tā kā aktuāla. Vienkārši tas, kāpēc viņa nebija galvenais iemesls, kāpēc, tā teikt, es nospiedu pogu. Jā, tu mums esi tāda enerģētiski raganīga būtne, kas jūt vairāk. Jā. Es skenēju. Par to es daudz nerunāju, bet pirms es eju, man ir cilvēki, kuri man ir nākuši tagad un piedāvājuši savus pakalpojumus kaut kādus, bet vienkārši, ja man nerezonē enerģija, tad tas ir nē. Tas var būt pat super pakalpojums un sadarbība, bet ja es jūtu, jo es ļoti sargāju, ko es ielaižu savā laukā, ja mēs runājam vairāk tādā līmenī, tad jā. Bet
Bet tā ir viena no daļa, tā ir tā man unikālā daļa, kā es arī skatos uz stratēģijām un zīmoliem. Bet tas ir ļoti krūti, un tā ir milzīga pievienotā vērtība, kas atšķir tevi. Ja, tas padara tevi par unikālu, jo tu redzi vairāk, savādāk, garšīgāk, pievilcīgāk, un tu spēj uzrunāt sirdis. That's it. Paldies, Diana. Es no šita tevi kvotošu tūlītā savā mājaslapā. Super! Paldies, milzīgs. Es pieņemu komplimentu. Jā. Tā kā es domāju, ka no šī laiva katrs var paņemt ļoti, ļoti daudz. Ļoti daudz. Darīt, pat ja ir bail, milzīgi kaut kādi, milzīgas pārmaiņas notiek laikam, ar laikam ejot, ja nevis kaut kā uzreiz. Un, jā, man liekas, ka enerģija un mindsets, kā vienmēr, ir top of the top. Jā, un, protams, ka tas viss ir jāiznest savu rīcībā. Ko tu varētu nodot cilvēkiem, kas klausās? Es varētu nodot, es piekrītu tam, ko tu teici, bet es varētu nodot arī to, un es tevi mēģināšu citēt, ka mēs augam caur citiem cilvēkiem vai kopā ar citiem cilvēkiem. Un katram mentoram, coacham, katram tiešām veiksmīgam un laimīgi veiksmīgam cilvēkam ir savi šie te padomdevēji. Un tas nav nekāds vājums, tas ir liels spēks un tā ir liela iespēja un liela ticība sev investēt tajā. Un tas ir kaut kas, ko tev neviens nekad neatņems. Tieši tāpat, kā tev neviens nekad neatņems tās attiecības, kuras tu esi izveidojis. Jā. Jā, pie tā arī paliksim. Ticība sev. Un tā, milzīgs paldies tev par sarunu. Mēs līdz ar tevi turpināsim telegramā. Es tev atbildēšu, redzēt tavas ziņas. Un tad, jā, šis laiks saglabāsies. Tagad mēs esam, kā saka, iekudētas internetā. Ļoti labs, interesants laiks. Paldies! Paldies tev milzīgs par uzaicinājumu un par ļoti interesantajiem jautājumiem. Es tiešām ceru, ka šie ir jautājumi un atbildes, kuras es būtu gribējusi zināt pirms es sāku. Un es ceru, ka tas noderēs citiem. Noteikti. 1,000,000% man nav nekādu šaubu. Tā kā es laivu saglabāju, tā esam kolaborācija un maucam mums vēl ir darba diena priekšā. Atā! Atā! Paldies, ka noklausījos šo epizodi. Ja šis podcasts rezonēja, lūdzu, spied laika, raksti komentārā savus insights un noteikti dalies šajā ar tiem, kas arī vēlas zināt, kā uzbūvēt spēcīgu personīgo zīmolu, pakalpojumu biznesu un vienkārši forši dzīvot. Es vēlos tev dāvināt bezmaksas lekciju Mindsets un enerģija aiz tava biznesa. Droši meklē linku aprakstā un reģistrējies, lai to saņemtu. Paldies un tiekamies nākošajā epizodē.